Mani sauc Maija Kalniņa, un es strādāju Kinopunktā. Kinopunkts nodarbojas ar filmu seansu organizēšanu visā Latvijas teritorijā, tajās vietās, kur nav kinoteātru. Skriet es sāku pirms gada, tātad es skrienu salīdzinoši nesen, un galvenais motivators bija draugu ieliktās Endo-Mondo kartītes. Un katru rītu, kad es modos, es redzēju, teiksim, ap 7, kad kāds jau ir noskrējis savus 10 vai 15 kilometrus, un es kārtīgi izpētīju, kur viņš ir skrējis, un man bija tāda neliela, bet veselīga skaudība, kas ļoti motivēja mani pašu uzņemties šo iniciatīvu sākt skriet. Katru reizi pirms skriešanas es vienmēr izdomāju, kādu filmu es gribu redzēt. Piemēram, ūdenstorņu filmu. Tas ir interesants tāds 3-stūra maršruts, kas sākās Matīs ielas galā, tad tālāk ir viens ūdenstornis Pārdaugavā, un tad ir Čiekurkalnā pie lielajiem kapiem. Tā ir samērā gara distancīta, bet bagāta ar ļoti daudz interesantām epizodēm, ko redzēt. Man ir arī tiltu filma. Rīgā ir ļoti daudz tilti, gan gari, gan īsi, un citiem svarīgi vākt kilometrus. Man šeit tad ir svarīgi vākt tieši tādas detaļas, tā kā savākt, cik iespējams vairāk tiltus tajā dienā. Interesanti ir tad, ja kāds tilts ir Juglā un nākamais, piemēram, ir Pārdaugavā, tad savāc atkal kopā arī noteikts kilometrus, ne tikai tiltus. Tad ir arī cietuma filma. Tas ir interesants maršruts, kas sākās pie Matīs cietuma un beidzās pie Brasas cietuma. Bet, lai nokļūtu no viena cietuma līdz otram, ir iespējams izskriet ļoti daudz arī tiltus, kā arī ļoti daudz maršrutus. Un es nemēģinu parasti skriet tā kā pa taisno, bet apkārt vēl ar kaut kādiem maziem līkumiņiem. Reiz, kad es dodos skriet, es vienmēr ņemu līdzi vienu latu. 1 vai 2 latus, jo tas man dod tādu drošības sajūtu, tad varēs atgriezties mājās ar godu. Latiņas vienmēr glabāju šeit maciņā. Es viņu ielieku šeit, un tad man viņš gaida savu vajadzību. Īpaši viņš noder tad, kad es izvēlos skriet tikai tur, kur ir zaļā gaisma. Ja ir sarkanā gaisma, tad es nevaru. Līdz ar to es nekad nezinu, kurā vietā tā trasa aizvedīs mani. Un kādreiz es izdomāju, noskriet tikai, teiksim, kādus 5 kilometrus, bet skrienās tik labi un ērti kaut kā un baudīgi, ka gribās turpināt vēl un vēl un vēl, bet negribās jau visu laiku domāt, ka tev jātiek kaut kā ar mājā. Un tad tev ir līdzi tas latiņš, tu esi kaut kur nekurienē un iekāp vilcienā, un par šo lati es varu nokļūt veiksmīgi mājās. Un vēl latiņš labi nodara, ja uznāk pēkšņs mirkļa vājums vai kādas pēkšņas neizprotams iegribas. Tā man reiz bija, kad es pirmo reizi skrēju pusmaratonu. Tad pēdējos 5 kilometrus es domāju tikai par fantu. Es nebiju fantu dzērus 10 gadus, bet pēkšņi man viņi tik ļoti gribējās. Un es domāju par burbuļiem, par cukuru, par to, kā es viņu dzeršu. Un tā kā man līdz bija latiņš, es varēju sevi ar to iepriecināt.